Tuvojās rudens, un visticamāk atgriezīsies diskusijas par mošeju celtniecību Rīgā. Kāds ir jūsu redzējums? Absolūti neatbalstām. Mēs redzam, ka tas tikai vairos, kā tas ir Eiropā noticis. Tiklīdz ir šis kopienas centrs, kur pulcēties, kur radīt sev jaunas idejas, tā viņi jūtas daudz spēcīgāki, daudz noteicošāki, pārņem to vietējo apkaimi, tad šīs lietas vienkārši nedrīkst ielaist. Es zinu, ka ir oponenti, kas teiks, ka... Progresīvi ir ļoti vēlīgi šim projektam. Es teikšu tā, ka tad, kad mēs veidojām koalīciju, tad šo jautājumu mēs aktualizējām un mēs to nepieļausim. Bet jūs esat vieni, kas nepieļaus. Ja progresīva bloķējās ar Jauno Vienotību, kā tur ciparu ziņā? Es teikšu tā, ka šobrīd viņiem nesanāk divatā vairākums. Tur jau tā lieta, ka tā koalīcija ir izveidota no tādām valstiskām partijām ar valstisku domāšanu, bet ar pilnīgi pretējiem uzskatiem dažādos jautājumos, un tāpēc jau arī ir tā, ka šādi jautājumi atbalstīti netiks. Un es ceru, ka mēs to tā arī varēsim izdarīt. Bet kas ir svarīgi? Svarīgi ir sabiedrības spiediens, sabiedrības viedoklis. Tas ir tas, kas mēs varam redzēt, var jau nonivelēt sociālo tīklu platformas, var nonivelēt sabiedriskās domas, vietnes kādas, bet mēs redzam to, ka ja cilvēki iestājas par kādu konkrētu lietu nepieļaušanu, tad tomēr tas sabiedrības spiediens panāks savu. Un es redzu sabiedrību mūsu pusē, pareizāk sakot, es redzu, ka mēs esam sabiedrības pusē šajos nacionālajos jautājumos, un, ja godīgi, tad šajās vēlēšanās, ja saskaita Nacionālās apvienības atbalstu un apvienotā saraksta atbalstu, tad mēs redzam, ka tomēr šajās vēlēšanās uzvarēja tieši drošības un nacionālo jautājumu tāda simbioze. Uzvarēja tātad nacionālās drošības jautājumu šajās vēlēšanās. Cilvēki grib Rīgu latvisku, cilvēki grib Rīgu drošu. Viņi grib, lai, protams, attīstās arī ekonomika, bet ja mēs sevi nesargāsim, tad, manuprāt, nebūs risinājumu. Man grūti iedomāties mošeju, piemēram, starp esplanādē, starp katedrāli un universitātes biblioteku un starp Raini pieminekli. Es domāju, ka tiks meklēti no otras puses visticamāk mēģinās atrast kaut kādu, pirmkārt, finansējumu tam visam, otrkārt kaut kādu citu piemērotu vietu, ko varēs pēc tam tā skaisti iepārdot. Andrejs savā, piemēram. Visticamāk, iespējams ir dažādi varianti, Jo redzat, kas ir visā Eiropā, tās mošejas jau netop, ne jau valsts vai pašvaldība tās būvē. Tās būvē privātas personas, kuras saņem milzīgu finansējumu no arābu naftas valstīm. Tās lietas vajag ļoti uzmanīgi skatīties. Līdz šim es gan teikšu, ka es varu teikt labus vārdus par valsts drošības dienestu, jo pagaidām šīs lietas ir, nav notikušas, bet un es ceru, ka nebūs.